Šodien ir zaļā ceturtdiena, rīt būs lielā piekdiena un tad jau klāt lieldienas, pavasara saulgrieži, kad atzīmējam pavasara iestāšanos un zemes atmodu. Jāteic, ka šajā nedēļā sniegs un sals nebūtu neveicina dabas atmošanos, bet kā teicis kāds dabas vērotājs, tad aprīlis ir mānīgs mēnesis un visi dabas untumi ir jāuztver pavisam normāli. Ir ceturtdienas vakars un mēs sākam Limbažu televīzijas informatīvo programmu Ikdiena. Šovakar raidījumā aktualitātes pilsētas pārvaldē. Iespējamās misijas skolotāja vēlas parādīt saviem skolēniem, ka dabas zinātnes ir visa dzīvā pasaule ap mums. Par kārtību pilsētā martā ziņo pašvaldības policija. Noslēgusies Latvijas amatieru teātru parāde gada izrāde 2011. Limbažu novada ģimnāzijā apskatāmi ZAO radošo konkursu darbi. Limbažu slimnīcā iekārtota ķirurģijas nodaļa. Teātra mājā viesojās rakstniece Monika Zīle. Dienas centrā apskatāma kluba Gundegas rokdarbu izstāde. Kādi pasākumi gaidāmi tuvākās nedēļas laikā? Par visu šo un vēl citu skatieties informatīvajā programmā Ikdiena. Līdz ar pavasara iestāšanos Limbažu pilsētas pārvaldē darba netrūks nedz saistībā ar pilsētas sakārtošanu, nedz ar dažādām citām lietām. 21. martā kopā ar Limbažu muzeja direktoru Jānu Ulmi mēs bijām Rīgā, kultūras ministrijā, kur notika muzeja akreditācijas komisijas sēde, jo, kā zināms, ik par 5 gadiem arī muzejiem ir jāaiziet akreditācijas process. Un ar gandarījumu var teikt, ka Limbažu muzejs šo procesu veiksmīgi pabeidz, un tad bija liels prieks par to, ka nekādi būtiski aizrādījumi Limbažu muzeja darbībā netika konstatēti. Ir, protams, dažas nepilnības, bet tas ir neizbēgami. Iestādes, kuras darbojās, un šos trūkumus novērst, tas nebūs sarežģīti. Protams, ka tā lielā vēlme bija arī no kultūras ministrijas puses tā, lai Limbažu muzejs varētu darboties 7 dienas nedēļā, bet tas, protams, ir saistīts ar budžeta jautājumu, un teiksim, to mēs gan kā pašvaldības, gan arī kā muzejs to tomēr garantēt šādas iespējas tomēr it kā nevar. Marta beigās pārvalde ir saņēmusi vēstuli no Rīgas pilsētas pašvaldības domes ar aicinājumu 18. un 19. augustā Rīgas pilsētas svētkos prezentēt Limbažus kā Hanzas pilsētu. Mēs tiekam aicināti gan piedalīties Hanzas tirdziņā, gan arī uzstāt, lai šajās pilsētas svētkos uzstājas mūsu pašdarbības kolektīvs. Tad atbildi mums jāsniedz līdz 30. aprīlim, bet ja tagad droši varam teikt, ka limbažnieki noteikti atsauksies šim uzaicinājumam. Neapšaubām, ka galvenais notikums aprīļa mēnesī ne tikai Limbažos, bet arī varbūt visas valsts mērogā, tas, protams, ir 21. aprīlis, kad notiks lielā talka. Ir ļoti patīkami, ka jau marta beigās aktīvākie limbažnieki, un te varētu nosaukt biedrība Limbažas Filts un arī tāda domu biedru grupu, kas sevi nosaukuši kā Sanmezgls, jau ir reģistrējuši talkas vietas Limbažu pilsētā, un es gribētu arī visus pilsētas iedzīvotājus uzaicināt, un ne tikai iedzīvotājs, bet arī iestādes ņemt aktīvu dalību šajā 21. aprīlī, sakopjot mūsu pilsētu. Tas varbūt nebūtu obligāti tieši šajā 21. aprīlī. Šos sakopšanas darbus varētu arī veikt iedzīvotājiem, gan māju īpašniekiem, gan individuālo māju, gan daudz dzīvokļu māju īpašniekiem veikt viņiem pieņemamā laikā. Šogad talkas uzsvars ir likts uz ūdens tilpņu krastu sakārtošanu, tāpēc sakopti tiks ezeru krasti un arī vairākas citas vietas pilsētā. Kā ierasts, mēs droši vien strādāsim arī to, ko neapzinīgie pilsoņi mums ir izmetuši un sarūpējuši dažādos ceļmalās. Tāpat droši vien strādāsim gan Jaunatnes parkā, gan arī citās vietās, un visiem kopīgi centīsimies padarīt mūsu pilsētu sakārtot tīrāku, kārtīgāku. Bez tam tas, kas attiecās uz ielu bedrīšu remontu, tad iepirkums noslēgsies 10. aprīlī, un tikai pēc tam tad mēs varēsim veikt
pakāpeniski šo ielu remontdarbus, tā kā kāds laiks vēl jāpaciešās ir. Pēc tam arī aprīlī ir iesaistījušies, pareizāk sakot, no aprīļa sākuma aizvien vairāk cilvēki iesaistās šajos pagaidu algotajos sabiedriskos darbos, un tie plānotie darbi arī tiek saistīti vairāk vai mazāk ar pilsētas kopšanas darbiem. Kā pirmo man minēt, koku zaru apzāģēšana, kas traucē cilvēkiem pa trotāriem pārvietoties. Tāpat ir plānoti darbi Limbažu kapos, arī saistībā ar koku zaru apzāģēšanu. Jāpiebilst, ka Lielās Talkas dienā 21. aprīlī 9:00 no rīta, kā jau ierasts, pulcēšanās notiks pie Limbažu muzeja. Turpat notiks arī darba dienas noslēgums ar kopēju tējas dzeršanu un putras ēšanu. Limbažu novada dzimtsarakstu nodaļa lūdz atsaukties pārus, kuri viens otram jāvārdu teica pirms 25 vai 50 gadiem. Tos, kuri vēlas atcerēties šo brīdi 19. maijā 17:00 Limbažu kultūras namā, aicinām līdz 16. aprīlim pieteikties pa tālruni 64 07 07 50 28 61 25 32. Limbažu novada pašvaldības dome marta sēdē apstiprināja Limbažu novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju, kas jādomā būs pēdējā, un to vairs grozīt un pilnveidot nevajadzēs. Jo sabiedrības aktivitāte arvien ir aktualizējusies, nāk jauni iesniegumi un vēl pat tagad, bet ir noteikts termiņš, kas tātad ir, kad ir jāizstrādā plānojums. Esam nosūtījuši Rīgas reģionam plānošanas padomēji atzinumu saņemšanai, kā arī vides un pašvaldību lietu ministrijai aizsargu joslas saskaņošanai. Tiklīdz saņemsim šos vajadzīgos dokumentus, mēs stiprināsim saistošos noteikumus, un tad Limbažu novada teritorijas plānojums būs spēkā. Un vienai daļai sabiedrības teritorijas plānojuma īstenošana būs daudz vieglāka, un to varēs efektīvāk īstenot, jo daļa noteikumi ir unificēti, vienkāršoti ar maz ierobežojumiem. Vēl nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļa vēlas pievērst iedzīvotāju uzmanību nekustamā īpašuma iespējamo nodokļu aprēķinu palīgēkām. Ja jūs kārtīgi apskatījāties mūsu nodokļu paziņojumu, tur slīpiem burtiem bija uzrakstīts, ka šī gada laikā līdz 31. oktobrim valsts zemes dienests bez maksas dzēš ēkas no kadastra ārā tās, kuras neeksistē dabā. Un tā kārtība ir tāda, ka jūs vēršaties Limbažu novada pašvaldības būvvaldē ar iesniegumu, ka ēka neeksistē. Būvvaldes speciālisti apseko, uzraksta atzinumu, un šo atzinumu iesniedz tātad valsts zemes dienestā, kas tātad veids attiecīgās darbības un izņem šīs ēkas no kadastra ārā. Un tas ir nākotnē, jo šobrīd arī ir likuma projekti, kur plānots grozīt likumus, kas nosaka dažādu veidu jauninājumus tālāk nākotnē, nākamajam gadam nodokļu aprēķinā. Un tas būtu nepatīkami, ja dabā ēka nav, un, piemēram, mēs apliktu to ar nodokli, jūs saņemtu nodokli un jums ēka būtu. Tādēļ aicinu tiešām izdarīt to, ko šobrīd var izdarīt bez maksas līdz 31. oktobrim. Vēršoties valsts zemes dienestā un sākotnēji pašvaldībām. No 22. aprīļa spēkā stāsies esošais nekustamā īpašuma nodokļa paziņojums. Tie, kas nav saņēmuši, tātad nodokļu paziņojums stāsies spēkā. Un, ja tātad nebūs saņemts un nebūs ziņots pašvaldībai, tad attiecīgi būs kavējuma naudas uzrēķins. Bet jebkurā gadījumā aicina iedzīvotājus vērsties Limbažu novada pašvaldībā mūsu nodaļā, nekustamā īpašuma teritoriālā plānojuma nodaļā, 413. kabinetā, kur kvalificēti speciālisti jums tātad izstāstīs un radīs risinājumu kaut kādām problēmām, ķibelēm, un aicina mūs vairāk apciemot, vairāk zvanīt, un tad arī mūsu tās attiecības ar nodokļu piedziņu būs miermīlīgākas.
Limbažu novada pašvaldības policija marta mēnesī saņēmusi 77 izsaukums. Pie administratīvās atbildības sauktas 15 personas. 3 administratīvā pārkāpuma protokoli sastādīti par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu un daļēji iztukšotu alkoholiskā dzēriena taru. 6 personas sauktas pie administratīvās atbildības par Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu 171. primpantā paredzētajiem pārkāpumiem, tas ir alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošana vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais. 3 administratīvā pārkāpuma protokoli sastādīti personām par sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem, konkrētāk ar saulespuķu sēklām. 3 administratīvā pārkāpuma protokola paziņojumi sastādīti par automašīnu novietošanu un stāvēšanu neatļautās vietās. Limbažu novada pašvaldības policija marta mēnesī saņēmusi un izskatījusi 3 iesniegumus. Cienījamie vecāki, lūdzu pievērsiet lielāku uzmanību saviem nepilngadīgiem bērniem. Biežāk painteresējieties, ar ko bērni nodarbojās savā brīvajā laikā. Kādā stāvoklī viņi pārnāk mājās no izklēdēm, vai nav lietojuši alkoholu vai kāds cits apreibinošas vielas, jo marta mēneša rādītāji ir ar nepārāk iepriecinošiem faktiem. Sākoties siltākam laikam, ielās parādās nepilngadīgie bērni ar velosipēdiem, skrējritiņiem un skrituļslidām. Vecākiem lūgums pārunāt ar bērniem par drošu braukšanu un ceļa satiksmes noteikumu ievērošanu, jo neuzmanīga braukšana ar velosipēdu arī var novest līdz nepatīkamiem atgadījumiem. Priecīgs jums visiem Lieldienas! Limbažu slimnīcā pēc renovācijas jaunā korpusa pirmajā stāvā ir izveidota ambulatorās ķirurģijas nodaļa, kur uz šo brīdi jau ir saņemtas visas nepieciešamās iekārtas, lai nodaļa varētu uzsākt darbu. Mēs esam ieguvuši 2 jaunas operācijas zāles. Viena lielā operācijas zāle ir plānveida operācijām, un mazākā operācijas zāle ir traumapunktā dažādu traumu aprūpēm. Lai operācijas zāle varētu funkcionēt, bija jāiegulda arī līdzekļu operācijas zāles aprīkojumam. Tā kā Eiropas fonda ietvaros nebija iespējams iegādāties visu aparatūru, jo lielākais uzsvers tika vērsts uz telpu iekārtošanu, tad slimnīca no saviem līdzekļiem iegādājās jaunu operācijas lampu. Šī lampa ir atbilstoša mūsdienu prasībām, un arī iegādājas ķirurga un anesteziologa konsoles. Tās ir iekārtas, kas nodrošina ķirurgu un anesteziologu pilnvērtīgu darbību operācijas laikā. Jaunā ambulatorās ķirurģijas nodaļa ir izveidota tā, lai mediķi varētu ērti un kvalitatīvi veikt savu darbu un lai pacienti saņemtu atbilstošu veselības aprūpi. Ir iekārtot arī tā saucamā atmošanās zāli, jeb telpa, kurā pacienti uzturās īslaicīgi pēc operācijām, lai anesteziologs un anestezijas māsa varētu uzraudzīt pacientus atmošanās periodā. Un tāpat arī iekārtot ir jauna sterilizācijas telpa, kas ir atbilstoša visām mūsdienu prasībām un atbilstoša visiem normatīvajiem aktiem. Tas saistīts ar to, lai pacientiem būtu drošāka vide un lai pacienti saņemtu kvalitatīvu veselības aprūpi. Nodaļā vēl nepieciešams veikt dažus sagatavošanas darbus, un vēlākais līdz vasaras sākumam ir ieplānots veikt jau pirmās operācijas. Tā kā Limbažas slimnīca šobrīd ir ambulatorā veselības aprūpas iestāde, kurā tiek sniegta pārsvarā plānveida medicīniskā palīdzība, tad šajā zālē lielākoties notiks plānveida operācijas, kuras jau iepriekš tiks saplānotas, kur pacienti griezīsies pie ķirurga, un ķirurgs nozīmēs tad laiku un operāciju, kad tā tiks veikta. Iesākumā plānveida operācijas veiks jau Limbažos zināmie ķirurgi, bet domājot par nākotni, lai nodrošinātu daudzveidīgāku pakalpojumu klāstu, ir iecerēts piesaistīt arī ķirurgus no citām veselības aprūpes iestādēm Latvijā.
Limbažu 3. vidusskolā jau 2. gadu par dabas zinību skolotāju strādā Latvijā populāras programmas Iespējamā misija dalībniece Dina Sarceviča. Iespējamā misija ir programma, kas būtībā gatavo jaunos skolotājus, ja varētu teikt tā, aicina profesionāļus savā jomā, kas nav pedagogi, uz īsu laiku, 2 gadiem nākt skolās un pierādīt sevi kā skolotājs. Un misijas viens no mērķiem ir celt skolotāju profesijas prestižu un veicināt kvalitatīvas izglītības šo veidošanos Latvijā. Un, līdz ar to misijā pārsvarā piesakās un darbojas jaunieši, kas ir vai nu tikko pabeiguši bakalaura, maģistru vai jau kādu laiku ir darbojušies kādā citā darba jomā un jūt sevī kaut kādu vēlmi darboties ar jauniešiem un kaut ko mainīt esošajā izglītības sistēmā, esošajā veidā. Dinu iespējamā misijā pamudināja iesaistīties tas, ka vecāki ir pedagogi. Vilinājusi doma arī pašai šajā arodā, kā pati saka, iemēģināt roku. Savulaik izvēloties studiju virzienu, viņa priekšroku devusi bioloģijai, nevis pedagoģijai. Absolvējot Latvijas Universitātes bioloģijas fakultāti, Dinai radusies sajūta, ka vēlas kaut ko vairāk dot atpakaļ sabiedrībai, nevis uzreiz turpināt mācības. Limbažos, kā pilsētā, kā Limbažas 3. vidusskolā, es nonācu tādā veidā, ka man kursabiedrene ir šeit mācījusies, un viņa tā kā zināja, ka Limbažos meklē dabaszinības skolotāju, un tieši tobrīd arī iespējamā misija meklēja man atbilstošu skolu. Tā kā būtībā sanāk tā, ka mums nosūta uz to skolu, kurā ir vajadzīgs skolotājs, ja šī skola ir pieteikusies iespējamās misijas programmai. Strādājot skolā jau gandrīz 2 gadus, Dina ir ieguvusi ļoti lielu pieredzi attīstot daudzas prasmes arī sevī kā cilvēkā. Šī ir pati prasme uzstāties, prasme vadīt klasi, kolektīvu, kas ir jebkuras citas darba nozares vajadzīga lieta, jo būtībā vadīt skolēnus un vadīt katru skolēnu uz kādu viņam zinām vai nezinām mērķi, tas ir liels izaicinājums man pašai, tāpēc, ka nevienmēr tu spēj to visu uzreiz aptvert un paturēt prātā, nevienmēr tu spēj efektīvi nokomunicēt savu mērķi, un tas ir tas, ko es šobrīd šo 2 gadu laikā mēģinu ļoti intensīvi mācīties. Savukārt no iespējamās misijas programmas viedokļa mums ir ļoti daudz papildus iespēju mācīties ne tikai ar pedagoģiju saistītas lietas, mēs mācāmies tādas lietas kā personāla vadība, kā uzņēmuma struktūra, kā arī cilvēku vadība, cilvēku motivēšana, attīstīšana tieši šajā gadā, kas ir ļoti, man liekas, nākotnē nodrīgi, ja es domāju par to, ka es droši vien, ka nebūšu pedagogs visu mūžu. Dina Sarceviča savā darbā ar skolēniem mēģina vairāk vērst uzmanību uz tradicionālām lietām un arī citām lietām, kas nav ierastas mācību procesā. Tad man liekas ārkārtīgi svarīgi tas, ko varbūt nevienmēr ikdienā var paspēt, ir tieši šī stundas aktualizācija un stundas beigu fāzi izvērtējums, kas ir ļoti svarīgi katram skolēnam pirmkārt aktualizēt, ko viņš jau zina, otrkārt secināt, vai viņš šajā stundā ir sasniedzis šo mērķi, tas, kas viņam bija jāizdara un iemācījies to, kas viņam bija jāiemācās. Tāpēc pamatskolā es ļoti uzsveru to, ka mums ir uzdevums un mērķis katrai stundai, konkrētas lietas, kas mums jāizdara, un viņi paši, vai nu atbildot uz konkrētiem jautājumiem, vai veicot kādu citu darbu, viņi tad izvērtē, cik viņi tālu ir tikuši šajā stundā. Savukārt vidusskolā, kas jau ir jaunieši, kuriem ir 16, 17, 18 gadi, viņi ir pietiekami pieauguši, tas, ko es mēģinu ielikt šajās stundās, ir šī spēja uzņemties atbildību par mācību procesu kā tādu, ka būtībā jūs katrs esat atbildīgs par to, kā strādā klase kopumā. Ne tikai es esmu atbildīgs par saviem rezultātiem, bet es esmu atbildīgs par to, kā strādā mana klase, un jo labāk strādāšu es un mana klase, jo vairāk mēs izdarīsim visi kopā. Tad būtībā uz mērķu orientētas klases veidošana, citā klasē izdodas labāk, citā varbūt netik labi. Tas, pie kā es ļoti strādāju, ir tas, lai skolēniem būtu pilnīgi skaidrs, kas ir tās lietas, kas viņiem ir jāzina, lai viņi varētu izvērtēt, kas ir viņu šīs stiprās puses, šīs vājās puses un laicīgi to konstatēt pirms ieskaites, lai viņi zina, kas viņiem konkrēti jāizdara, lai uzlabotu savus rezultātus. Lai mācību stundas būtu interesantākas un organizētākas, skolotāja kabinetā ir izvietojusi arī dažādas informatīvās norādes. Es mēģinu atdot atbildību viņiem pēc iespējas vairāk. Un, tas vislabāk izdodas jau ar tiem skolēniem, kuriem es strādāju 2. gadu. Ar tiem, ko strādāju 1. gadu, ir mazliet grūtāk, jo kaut kādas lietas mums vēl jāiemācās. Tad vēl tas, ko es ļoti daudz dabaszinībās izmantoju, jo tas ir priekšmets, ko izvēlas tomēr skolēni, kas negrib būt tā kā eksaktās jomas pārstāvi, kas nemācās atsevišķi fiziku, ķīmiju, bioloģiju. Viņi mācās šo komplekso priekšmetu dabaszinātnes. Un šis priekšmets vispār viņš ir orientēts uz prasmēm, un es arī esmu pielikusi, kas ir tās mūsu klases, jeb šī priekšmeta galvenās prasmes. Un ar tām arī mēģinām pēc iespējas darboties, izmantojot dažādas darba metodas stundās,
Viņi daudz stāsta viens otram, kādā veidā, tad tādā veidā apgūstot jauno tematu, teiksim, viens lasa vienu, otrs lasa otru, pēc tam viņi viens otram stāsta, pilda uzdevumus kopīgi, nevis tikai katrs strādā ar pilnīgi visu informāciju. Dina šo 2 mācību gadu laikā ir pagūsi atrast pareizo pieeju gan sākumskolas, gan vidusskolas skolēniem, un viņi ir sapratuši, kādu rezultātu skolotāji no tiem vēlas sagaidīt. Arī pedagogu kolektīvā Dina jūtas labi un ir pateicīga par sapratni un atbalstu. Mēs esam ļoti lepni, ka viņa ir nokļuvusi pie mums, jo viņa ir ļoti atsaucīga, ļoti interesanta un tāds cilvēks, kas ļoti ātri iekļāvās kolektīvā un rada saikni un sapratni ar bērniem un runās ar skolēniem. Es esmu dzirdējusi, ka skolēni saka, viņa jau ir skolotāja un viņa noteikti būs skolotāja, un to skolēni teica jau 1. mācību gadā, jo viņas attieksme pret darbu ir ļoti nopietna. Kopā ar direktoru mēs bijām ceturtdien iespējamās misijas atvērto durvju dienā Rīgā, un arī tur es vēroju dienas uzstāšanos un biju patiesi lepni, ka viņi ir no Limbažas 3. vidusskolas, ka viņi ir mūsējā. Iespējams, ka Dina Sarceviča būtu darbu 3. vidusskolā turpinājusi arī pēc iespējamās misijas līguma beigām, ja vien dzīves vieta būtu tuvāk Limbažiem, lai gan, kas zina. Kad beigsies mācību gads, tad arī viss tiks izlemts, bet viens noteikti ir skaidrs – Dina noteikti turpinās studijas maģistrantūrā. Pirmdien notika Limbažu pensionāru biedrības kārtējā sanāksme, kura pulcēja mūsu pilsētas pensionāru aktīvāko daļu. Pirms mēneša notika biedrības atskaišu un vēlēšanu sanāksme, kurā ievēlēja jaunu biedrības valdi un tās vadītāju. Ārija Dika, kura Limbažu pensionāru biedrību vadīja 18 gadus, vairs nebūs organizācijas priekšgalā. Par paveikto pateicības vārdus teica gan biedrības jaunā valde un sociālās aprūpes nodaļas vadītāja Laima Hincenberga, gan paši pensionāri. Paldies jums visiem par manas apsveikšanu. Un viss ir nekaiklās paldies jums visiem, jo jūs tiešām mēs ilgi nostādējam kopā. Un ko varēju, to izdarīju. Nu tiešām nogurst jau. 18 gadi nostrādāt, tas ir daudz. Un es novēlu jaunajai valdei strādāt vēl labāk par mani un nostrādāt tikpat ilgi, cik es. Paldies. Un jā, vajadzētu valdei palīgā, es nākšu ar padomu un nākšu ar darbiņiem. Nu, neatsakos jums palīdzēt. Turpmāk Limbažu pensionāru biedrību vadīs enerģiskā Anna Branka, kura arī līdz šim bija aktīvo pensionāru vidū. Viņai ir vairākas ieceres biedrības darbības pilnveidošanai. Un man visā savā dzīvē un tieši pensijas gados ir viens tāds moto, ka mums galvenais ir rūpēties par mūsu veselību. Un tā mēs šodien arī lekcija jau pirmo Intas Brikmanas kundze nolasīja par to, kādus augus jāvācīja tagad tūlīt paša pavasarī, lai tiešām tās veselības mums būtu. Inta Brikmane pastāstīja par dažādo dabas velšu izmantošanu veselības nostiprināšanai, par ārstniecisko tēju vākšanu, žāvēšanu un uzglabāšanu. Viņa iepazīstināja ar ieteicamo literatūru par šiem jautājumiem, par savu pieredzi zāļu vākšanā un izmantošanā. Daudzie klātesošo jautājumi apliecināja šīs tēmas aktualitāti. Biedrības valdei ir vēl daži priekšlikumi darba pilnveidošanai. Mēs te esam varbūt tie, kas nāk uz sanāksmēm un kur nu ir tādi sprigani, bet ir daudz mūsu līdzcilvēki, kur uz šīm sanāksmēm neatnāk. Un tāds aicinājums, ka mēs viņus tā kā apsekosim un domāsim, kādā veidā kaut ko nedaudz palīdzēt, vai tur nu varbūt kādreiz pat ar labu vārdu, jo kaut kādu materiālu pabalstu lielu jau nekas tāds nevarētu iznākt. Anna Branka uzskata, ka vēl pārāk maz Limbažu pensionāru ir atraduši ceļu uz savu biedrību. Un es viņus aicinātu iestāties mūsu biedrībā, jo biedrība ir tāda, kur tā biedru maksas gadā ir tikai tie 2 lati, un katrs, kurš nu gribētu darboties kopā un izdomāt, ko mēs varam tādu labu un izklaidējuši, nu visās jomās darīt, ka lūdzu stāties biedrībā, jo biedrība ir mazs iesniegums jāizpild un var kļūt par mūsu pensionāru biedru.
Līmežu pensionāru biedrība aicinās jau 21. aprīlī visus pilsētas pensionārus piedalīties lielajā talkā pilsētas sakopšanā, savukārt 7. maijā, kā ierasts 3. pēcpusdienā, notiks kārtējā biedru sapulce, kuras norisei jau tagad ir interesantas ieceres. Pavasarī paredzēts arī brauciens uz teātra izrādi Rīgā, kā arī ekskursija pa Latviju. Svētdien 1. aprīlī Rīgā Dailes teātrī noslēdzās Latvijas amatieru teātru gadskārtējā parāde Gada izrāde 2011. Mazajā zālē un kamerzālē rīdziniekiem un daudzajiem teātru dalībniekiem bija iespēja noskatīties 6 izrādes. Tās, kā labākās no labākajām, žūrija izraudzījās no 53, ko mūsu amatieru teātri parādīja skatēs dažādos Latvijas novados. Rīgu pārstāvēja teātra studija Haritas, Latgali Rēzeknes teātra studija Joriks, Kurzemi Liepājas metalurgu tautas teātris, savukārt Vidzemi Kokneses amatieru teātris un Ausekļa Limbažu teātris. Mūsējie vēlu vakarā, kā paši pēdējie, rādīja Klēras Būzes komēdiju Sievietes, kas rīdziniekiem vēl spilgtā atmiņā no iestudējuma Dailes teātrī 90. gadu sākumā. Režisore Inta Kalniņa pēc izrādes bija ļoti apmierināta un uzskatīja, ka nospēlēts ļoti labi. Par to liecināja arī daudzo skatītāju aktīvā līdzijušana visas izrādes laikā, ilgi nerimstošie aplausi un daudzi pateicības vārdi mūsu aktrisēm pēc izrādes. Jāsaka gan, ka visas parādītās izrādes bija ļoti labas, un žūrijai, kurā darbojās teātra zinātniece Edīte Tiškeizere, Latvijas kultūras akadēmijas rektors Jānis Siliņš un režisors Valters Sīlis, nebija viegli noteikt vislabāko no tām. Šoreiz gada izrādes gods tika Liepājas metalurgu tautas teātra iestudējumam, saudabīgai Raiņa Lugas Pūt Vējiņi interpretācijai. Režisore Daina Kandevica izrādes sākumu veidojusi kā Lugas lasījumu, iesaistot arī skatītājus. Pakāpeniski aktieri iejūtas savās lomās un atklāja izrādes varoņu traģiskos likteņu stāstus. Skanēja Imanta Kalniņa mūzika no kinofilmas Pūt Vējiņi. Liepājniekiem tika arī labākā aktiera goda nosaukums. To ieguva Ulda lomas atveidotājs Aigars Kārkliņš. 3 balvas māju aizveda Rēzeknes teātra studija Joriks. Labākā režisora gods Iļņam Bočarņikovam, labākās aktrises Olgai Radomanei. Savukārt gada izrādes alternatīvā žūrija rēzekniešu iestudējumu Mūsu pilsētiņa atzina pat par labāko. Balva tika arī Ausekļa Limbažu teātra izrādei Sievietes, un tā ir skatītāju simpātiju balva, ko piešķīra, saskaitot par katru izrādi nodotās balsis. Balvu saņēma teātra režisore Inta Kalniņa. Izrādi Sievietes skatītāji atkal varēs redzēt rudens pusē, atsākoties jaunajai sezonai. Jau šīs nedēļas izskaņā pirmizrādi piedzīvos Didža Jonova iestudētā luga Neusticības bauda ar Regīnas Tamanes un Imanta Kairiša atveidotajām lomām. Teātra mājā turpinās darbs pie Anšlava Eglīša komēdijas Bezkaunīgie veči iestudējuma. 28. martā Limbažu galvenās bibliotēkas pasākumu ciklā Mūsu viesis teātra mājā viesojās rakstniece un publiciste Monika Zīle. Viņa jau no pašas jaunības nodarbojas ar žurnālistiku un to dara joprojām. Turklāt ar presi ir saistīta kopš 1961. gada. Rakstniecība, kā pati sacīja, rodas no iztēles. Monika Zīle intensīvi rakstīt sākusi no 92. gada. Es rakstu par to, ka varētu sacīt par to, kas par cilvēkiem, kuri dzīvo šeit, tagad, un visu, kas ar to saistīts. Es tā absolūti mierīgi saku par savu tādu žanru, ka tā varētu būt tāda sadzīves aina, ja tā varētu sacīt. Tas nav nekāds tāds augstās literatūras plaukts.
Bet nekādā ziņā arī es negribu sacīt, ka es uzskatu, ka tas varētu būt, tā sacīt, nav augstāks literatūras plaukts, bet ka tam nebūtu vietas. Jo es domāju tā, ka cilvēkos galvenokārt mums ir jāuztur vēlme lasīt. Un tās vajadzības cilvēkam ir ļoti dažādas arī pēc lasīšanas. Ir vajadzīga tāda vieglāka žanrs, tāda, kas varētu būt tā kā izklaide. Rakstniece ļoti priecēja tas, ka viņai ir spējusi lasītājus izvilināt no mājām, lai apmeklētu šo pasākumu, un izrādās, ka Limbažos viņas darbu cienītāju ir visai daudz. Klātesošo vidū daudzi lasa arī žurnālu Ievas stāsti, kuros pašlaik ar turpinājumiem tiek publicēts Monikas Zīles romāns Vientuļo spīganu dārzs. Vēl daudzi lasītāji ir iecienījuši autores pavārgrāmatas, kaut pati tās par pavārgrāmatām nesauc. Tās nav pavārgrāmatas, es rakstu par ēdieniem, ja tā varētu sacīt, ja? Jo pavārgrāmata ir, drīzāk to varētu sacīt, autors pavārgrāmatu raksta cilvēks, kuram ikdienā ir tā ēdienu gatavošana, kaut vai tā profesionāli tā, zināmā mērā. Es tikai varu sevi pieskaitīt tiem 100 000 sieviešu, kuram neriebjas iet virtuvē, ja tā varētu sacīt. Man patīk to darīt. Un tad es izmēģinu to, ko jau citi darījuši, es mēģinu atdarināt, kaut kas izdodas, labāk kaut kas ne tā. Un arī man patīk, tās sajūtas pēc tam aprakstīt, ko es piedzīvoju tajā virtuvē rosoties. Un tas tā vienmēr ir interesanti, jo virtuvē mums ir aizņemtas rokas, galva ir brīva, un tad var visu, ko izdomāt, tos pašus sižetus. Monika Zīle joprojām sadarbojas arī ar Latvijas avīzi un labprāt tiekas ar lauku ļaudīm. Vēl viņa ir vairāku lugu autore. Es esmu tāda amatieru teātru dramaturģija, tā varētu sacīt, jo man tā sadarbība ilgus gadus, man liekas vairāk nekā 10 gadus bija ar Aizputes amatieru teātri, kā toreiz teica Aizputes tautas teātri. Un es arī tās lūgas rakstīju būtībā, tam viņu kontingentam. Mēs jau zinām, kā tas ir pašdarbniekam. Sieviešu ir vairāk, vīriešu ir mazāk, un ja nāk ģimene, tad gribētos labiem ir arī ko spēlēt, un arī tas skatītāju kontingents ir zināms, ko viņi prasa un kas tas ir. Un tad es esmu uzrakstījis arī scenāriju vienam seriālam, vienam no pirmajiem, 24 sērijas bija tā Tumsas puķa, pa laikam viņi vēl atkārto. Tad man ir viena lūga tāda, kas ir iestudēta bijusi arī Liepājas teātrī, tas bija 90. gados, un tagad ir Daugavpils teātrī monoizrāde latgaliski vienai aktrisei. Par vēl topošajiem darbiem rakstniece neko nevēlējās atklāt, jo, kā pati sacīja, viņa esot atturīga par tiem runājot. Žurnālistika un rakstniecība ir nodarbe, ko viņa vislabāk prot. Tāpēc mums atliek vien gaidīt nākamos interesantos darbus, kuri šobrīd jau ir aizsākti. No 20. marta Limbažu novada ģimnāzijas vestibilā ir izvietota ceļojošā izstāde, ko ZAO organizētā projekta Cilvēks vidē ietveros veidojuši Ziemeļvidzemes reģiona skolu un bērnu dārzu audzēkņi. Tie ir gan plakāti, gan instalācijas bērnu dārzu bērniem, arī pastkartes zīmējumi. Un mēs katru gadu tātad labākos darbus izstādām šādā veidā un arī nākošu gadu plānojam. Piedaloties dažādos konkursos, ZAO cenšas izvērtēt un atrast pašus labākos darbus, kas arī šobrīd ir izvietoti ceļojošajā izstādē. Svarīgi, lai skolēni saprastu, cik aktuāli ir jautājumi par atkritumiem un dabas saudzēšanu. Katru gadu māja mēnesī mēs pulcinām visus šos konkursu laureātus vienotā pasākumā, kas ir parasti tas notiek Valmierā. Arī šogad 3. maijā Valmieras sākuma skolā notiks skolu konkursu uzvarētāju noslēguma pasākums, ko rīko ZAO. Visi tie, kas tiks arī šajā pasākumā apbalvoti, protams, tiks uzaicināti. Arī no Limbažiem ir pārstāvji.
Limbažu ģimnāzija arī piedalās dažādos konkursos. Šajā gadā gan pamatā tā bija šķiroto atkritumu vākšanas aktivitātes, kurā iesaistījās. Bet dažādi Limbažu bērnu dārzi un skolas ir aktīvi ZAO konkursu dalībnieki. Vēl ZAO vēlas informēt iedzīvotājus par šī pavasara aktualitātēm. Ekolaukums Limbažos atrodas mazā noliktavā ielā 3. Tajā ik viens iedzīvotājs var aizvest sev nevajadzīgos šķirotos atkritumus, arī nolietotas elektropreces, dažādas bīstamos atkritumus, kā piemēram baterijas, lampas, stikla atkritumus, papīrus, kartonu. Īpaši atgādinām, ka šobrīd, kad pavasarī ir maināmas riepas, var nodot arī nolietotās riepas, kas nav lielākas par 1,4 metriem diametrā. Tāpat jaunums ekolaukumā ir tāds, ka šobrīd iedzīvotāji drīkst vest uz ekolaukumā bez maksas atstāt arī lupatas, jeb nolietotos apģērbus. Jāpiebilst, ka viņiem jābūt sausiem un vismaz tīriem, protams, nemazgātiem, bet tādiem, lai viņi nebūtu sasmērēti. ZAO piedāvā arī iegādāties ekosomu, kurā ievietot dažādus šķirotos atkritumus. Ekosoma ir ērts un vienkāršs veids, kā pašiem savā mājā, privātmājā, uzglabāt šķirotos atkritumus. Kā jūs redzat, tad tur iekšā drīkst likt papīru, polietilēnu plēvi, PET pudeles un metālu. Reizi mēnesī ZAO darbinieki apbraukā visus Limbažus, katra mēneša pirmajā pirmdienā un bez maksas šīs somas iztukšo. Soma pieder jums, mēs tikai tātad viņu tukšojam. Kā piemēru var minēt, ka somā šobrīd ir atļauts likt arī šādus te PP plasmas trauciņus, cietās plasmasas. Protams, dažādus kartonus, dažādus iepakojumus, arī izskalotas sulu, piena produktu tetrapakas. Vēl arī, protams, PET pudeles, tās mēs vienmēr esam mākuši, arī šobrīd vācam. Un kā jaunums, ko mēs darām salīdzoši nesen, drīkst nodot arī dažādas sadzīves ķīmijas iepakojumus, šampūnu pudeles, mazgājamo līdzekļu pudeles, tam līdzīgi. Tas būtu jaunums par ekosomu, tā gan vairs nav jauna lieta, nav jauns pakalpojums, bet tomēr aicinām iedzīvotājus izmantot, tas ir ērti, vienkārši un bez maksas. Jāpiebilst, ka soma maksā 2 latus un 30 centīmus, un pakalpojums ir pieejams Ziemeļvidzemes pilsētu privātmāju īpašniekiem. Pagājušo trešdienu dienas centrā Limbažos atklāja rokdarbnieču kluba Gundegas jau 4. rokdarbu izstādi Ja ko daru, to daru ar prieku un no sirds. Jau tradicionālī gadu izstādes atklāšana izvēršas par jautriem un skanīgiem svētkiem. Anitas Ozolas vadītā mūzikas teātra grupa Kopā jautrāk rādīja aizraujošu uzvedumu, kurā netrūka nec emociju, nec prieka pilnu dziesmu un dēļu. Klātesošie ar sajūsmu vēroja priekšnesumu un novērtēja to ar skaļiem aplausiem. Pasākumā piedalījās arī novada pašvaldības speciāliste kultūras jautājumos Mārīta Saulīte, kas paldies sacīja gan mūzikas teātra grupai, gan arī kluba Gundegas rokdarbniecēm. Pēc tam visi tika laipni aicināti aplūkot krāšņo un krāsām bagāto izstādi. Te bija apskatāmi visdažādākie darinājumi, ko kluba dalībnieces ir paveikušas aizvadītā gada laikā. Rokdarbnieces īpaši piedomā pie tā, lai katrā izstādē varētu parādīt ko jaunu. Šoreiz mums ir vairāk arī dekupāžu darbiņi, šoreiz ir arī kartiņas, apsveikuma kartiņas, kas ir izšūtās, tas ir no jauna tāda darbiņa. Un tu mēs kaut ko domājam, tad tāda apmetnīša, tāda mums nav bijuši arī cits gads. Meitenes mums nāk cītīgi uz nodarbībām, gan arī tā var teikt, ka reti kāda neatnāk, kaut gan reizi nedēļā mums tomēr samērā bieži ir sanākšana kopā. Un, ja ir tiešām kaut kāda tāda apstākļa, kad netiek cilvēks, vai tur mazbērni jāauklē vai kas, paplašināties mums ir izteikuši vēlēšanos, viens otrs vēl nāk mūsu bariņā, bet vienkārši mēs esam
mums ir maza vietiņa. Mēs nevaram, ja mēs kaut ko darām lielāku darbiņu, tad mums ir vispār ļoti grūti, jo mēs esam tā, ka mēs sanākam visi, mēs 11, 12 cilvēki, un cik nu mēs tur varam tad ko izdarīt. Izstādē kā jaunums ir apskatāms arī sienas dekors, pie kura ir strādājušas visas kluba dalībnieces un kurā katra ir izveidojusi savu kvadrātiņu. Un tam mēs vienotrai, ko nu mēs kaut kur redzam, kādā žurnāliņā vai kur mēs kaut ko atrodam, tad vienotrai izstāstam, pamācam. Šogad jauns vēl ir no rokdarbu vācelītes, ir nošpikoti no vecām avīzēm taisīti groziņi, kas ir arī manā skatījumā diezgan interesanti. Nu, tā. Galvenais jau laikam tomēr ir dekupāžē, tur liels darbs ir jāpieliek, un to katra tomēr arī nedara. Ir mums tikai dažas meitenes, kas to dara. Un es domāju, ka lai nu mums veicās, lai turās veselību un viss varam cītīgi strādāt. Nu, es gribētu ieteikt tā, nesēdēt mājās, iet kaut kur tomēr darboties, jo tas ir tāds patīkam, kad jau gaidi to trešdienu, kad mēs sanāksim kopā, kad mēs atkal kaut ko darbosimies, jo ir tāds arī mūsu dāmas vienotra, kas ir vienas mājā vai atkal, nu kaut kur cilvēkos vajag kaut ko iet un darboties. Es to novēlu visām, kas mājā ar kaut ko māk un kaut ko prot, ka iet tomēr kaut ko un kaut kur darboties, lai veicās visām. Visi interesanti tiek aicināti apmeklēt rokdarbu izstādi līdz 3. maijam, katru darba dienu no 9 rītā līdz 3 pēcpusdienā. Turklāt, ja kāda izstādē redzamā lieta iepatīkas, tad ir iespējams to arī pasūtīt un iegūt savā īpašumā. Šajā nedēļas nogalē svinēsim Lieldienas. Olu ripināšana, krāsošana un šūpošanās ir neiztrūkstošas svētku tradīcijas, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus apmeklēt Lieldienu pasākumus. Piektdien 6. aprīlī 10:00 lielās piekdienas dievkalpojums Limbažu evaņģēliskajā luteriskajā baznīcā. 7:00 Aivas Birbeles un izrāžu apvienības Panna izrāda Pursa no sirds Limbažu kultūras namā. Lomās Zana Daudziņa un Aldis Siliņš. Biļetes cena 4, 5 un 6 lati. 8:00 vakarā atklātais ģenerālmēģinājums Ausekļu Limbažu teātra izrādei Neusticības prieki teātra mājā Limbažos. Lomās Regīna Tamane un Imants Kairišs, režisors Didzis Jonovs, ieeja 2 lati. Sestdien 7. aprīlī 11:00 Pāles sporta hallē notiks Olimpiskā centra Limbažu čempionāts volejbolā finālspēles. Vidrišu pagastā Lieldienu Jampadracis, 11:00 sporta hallē Lieldienu kausas florbolā. 1:00 laukumā pie Vidrišu sajietnama olu kaujas, priekšnesuma un citas jautras aktivitātes. Bet 2:30 Vidrišu sajietnamā koncerts Mazo dziesmas pavasarim. Teātra mājā 4:00 un 6:00 Ausekļu Limbažu teātra pirmizrāde Neusticības prieki, ieeja 2 lati. Limbažu pagasta Stūrīšos 5:00 teātra mīļu apvienības Stūrīšu pirmizrāde Tu tikai atgriezies. 7:00 muzikantu pasākums Šeit ir mūsu tikšanās Pociem kultūras namā, bet 10:00 balla kopā ar grupu ceļojums, ieeja 2 lati. 23:30 Limbažu evaņģēliskajā luteriskajā baznīcā klusās sestdienas dievkalpojums. Svētdien 8. aprīlī 11:00 Lieldienas Limbažu pilskalnā pie muzeja ieskandinās tautas mūzikas ansamblis Kokle, mutes mazgāšana avotā, olu krāsošana, ripināšana un šūpošanās. Līdzi jāņem nevārīta ola. Olu par 10 centīmiem varēs iegādāties arī muzejā. Piltenes kultūras namā 11:00 Lieldienu koncerts. Pēc koncerta pensionāru biedrība Saknes aicina uz pavasara ieskandināšanu tradīciju Kalniņā pie stadiona. 11:00 Lieldienu pasākums Pociem kultūras namā, bet 12:00 radošā diena keramikas darbnīcā Cepļi. Pirmdien 9. aprīlī 11:00 Lieldienu lustas Ozolainas atpūtas laukumā. Olu ripināšana, šūpošanās, rotaļās iešana kopā ar folkloras kopu Airi. 1:00 Lieldienu koncerts Skultas kultūras integrācijas centrā. 13:30 Lieldienu svinēšana Pālē uz Pussaliņas iepratim mājai Kalmas.
bet 3:00 Skultas amatieru teātra izrāda Salons. Ceturtdien 12. aprīlī 10:00 Limbažu kultūras namā izrāda bērniem Pingvīni nāk. Biļetes cena 3 lati, lai jautra lieldienu svinēšana.